Pajūgu braukšanas sacensībās nepieciešams zirgs vai ponijs, rati un pats braucējs. Protams, lai sacensības noritētu veiksmīgi, neiztikt bez regulāriem treniņiem manēžas braukšanā un šķēršļu maratonā. Tas būs ļoti aizraujoši, jo braucēji brauks uz pilnu klapi, jo katram ir svarīgi šie punkti. Šīs sacensības ir Latvijas Jātnieku federācijas 3. posms Latvijas Jātnieku federācijas kausa izcīņas sacensībās. Pajūgu manēžas braukšanā dalībniekiem ir iespēja parādīt to, cik labi ir sagatavots zirgs. Tas ir pats pamats tālākai treniņu darbībai, taču tiesnešiem šo sacensību distanci ir grūti vērtēt. Tā ir tā subjektīvā vērtēšana. Tas ir tā kā Latvijas labākā iejādniece Airis Penela teica, tas ir tā kā daļsadošana. Vienam patīk, kā tas zirgs iet, vienam kā soļo, vienam kāda ir cepura braucējiem, un otram galā viņš vienkārši labāk patīk. Bet šis šķēršļu maratons, tas būs ļoti objektīvs, jo tas ir uz laiku. Ja? Cik tu izbrauksi, tik tu izbrauksi. Aplokus šķēršļu trasi izveidojuši sacensību organizatori Larisa un Andrejs Klitončiki, kuri entuziasma vadīti ir nolēmuši savā pagastā popularizēt savulaik visiem tik labi zināmo zirgu sportu. Jau no 83. gadā mēs nodarbojamies ar zirgiem. Iepriekš rugājos, vīrs šite pat Tilžā. Tās laikam asini gribas kaut ko tādu. Tilžā bija rikšotāji, tad ar tiem kādu laiciņu ņēmāmies. Kad nāca tās, teiksim, perestroikas saucamās, viss bruka juka, tad tāds cukšāks vidus bija. Tikai atkal sākās parādīties, teiksim, jaunas kaut kādas vēsmas. Lai arī šogad sacensības finansiāli bija grūtāk noorganizēt nekā pērn, tomēr sacensību organizatori ir gandrīti, ka labākajiem Latvijas pajūgu braucējiem bija iespēja tikties Latgalē.